Ķirpju un pieneņu marmelāde, burkāni, pupas un olas – tie ir tikai daži no produktiem, kurus ražo zemnieku kooperatīva Zaļais grozs biedri. Šī organizācija apvieno aptuveni 20 lauku saimniekus Amatas, Līgatnes un Vecpiebalgas novados. Pirms 8 gadiem kooperatīvs tika dibināts, lai kopīgiem spēkiem vieglāk būtu realizēt pašu saražoto produkciju. Es iesaku ar skābjiem kāpostiem savā laikā. Bet tagad jau mums ir žāvējumi un ogas, dārzeņu žāvējam. Zemnieku saimniecība Indrānis Kujenes pagastā kooperatīvam Zaļais grozs pievienojās pirms aptuveni 5 gadiem. Saimniece Līga Margēviča stāsta, ka tolaik to mudināja darīt krīze. Bija jāmeklē iespējas, kā paša ražoto augļu un dārzeņu produkciju realizēt. Caur Zaļo grozu es realizēju 90% savas produkcijas saražotās. Zaļajam grozam tātad ir noiets Rīgas ekoveikalos, jau arī kādos lielveikalos, Rimī piemēram. Šobrīd saimnieces galvenā darba vieta ir mājas virtuve, kur top visdažādākie ievārījumi, marmelādes, zaļu tēju maisījumi un cita produkcija. Šis te un šis te. Tie ir mani galvenie pārstrādes aparāti, agregāti. Tomēr jau tuvākajā nākotnē saimnieces cer attīstīt plašāku ražošanu, jo pieprasījums pēc bioloģiski audzētās produkcijas ar katru gadu aizvien pieaugot. Nākotnes mērķis tātad saimniecībai ir iziet no pašu virtuvītes uz kaut kādu lielāku pārstrādes telpu. Es viņu saucu latviski par rūpnīcu, jo cehs tas tāds svešvārds. Vai ir rūpnīca? Saimniecības Lušāna saimniece Gaida Krūmiņa stāsta, ka produkcijas apgrozījums 8 gadu laikā ir palielinājies teju 5 reizes. Augot pieprasījumam, kooperatīvu biedriem jāmeklē iespējas, kā palielināt bioloģiskās produkcijas ražošanas apjomas un kā tirgū piedāvāt lētāku produkciju. Lai to īstenot, kooperatīvs kopīgiem spēkiem jau iegādājies vairākus lauksaimniecības agregātus. Jācenšas pēc iespējas, lai pēc iespējas vairāk tomēr izmantot mehanismus, lai varētu. Tagad ķīmiju mēs nevaram lietot, bet kaut kā tomēr mazjaudīgu kaut kādu agregātu. Lauksaimniecības kooperatīvs ir arī iespēja kā zemniekiem savas intereses aizstāvēt ne tikai tirgū, bet arī politiskā līmenī. Šo uzdevumu veicot kooperatīva valdes priekšsēdētāja. Dažkārt viņi ir vieni pret visiem, bet tomēr viņas balss tomēr ir svarīga. Arī tur, un ka viņi dažkārt kāds aptur kaut kāds nebūtu tāds, nelabvēlīgs likumprojekts. Kooperatīvs Zaļais grozs ir atvērts arī jauniem biedriem, kas vēlas strādāt, lai kopīgi realizētu izaudzēto dārzeņu, augļu, ogu un citu laukos ražoto produkciju.